Jā, tas, ko mēs gribam sākt pirmajā prezentācijā, ir nedaudz par kampaņu, kur mēs esam daļēji uzsākuši, un šis pasākums ir viena daļa no kampaņas. Kampaņas mērķis ir informēt gan sabiedrību, gan jauniešus par jauniešu drošību, un viens no tematiem, ko mēs izvēlamies tieši jauniešu drošības kontekstā, bija mūļu un mūļošanas situācijas, jā, mums ir tā būs kampaņa, tā visi ietvaros, un kampaņā mēs veidojam savu eksperimentu, par kuras nedaudz vairāk pastāstīšu, bet es varbūt aicināšu Elu pastāstīt nedaudz vairāk par to, kas vispār šis pa projektu, kāpēc mēs vispār to darām, kāpēc pēkšņi kaut kāda prezentācijas, konference, tikšanās un vispārējais. Jā, sveiciens visiem. Tad aiz visu šī pasākuma, aiz visu šīs kampaņas un aiz visu tā, ko mēs darām, patiesībā stāv projekts Citizens. Tas ir Urbakt tīkla projekts. Tas mums pašvaldības policijai ir pirmais šī tīkla projekts, tāpēc mēs vēl arī apgūstam šo te jauno tīklu, jaunos plašumus. Tad projekts sauc Citizens, un tā galvenā doma ir... Tas ir par drošību un tīklu veidošanu ilgspējīgām pilsētām. Un tas mērķis, lai gan tas ir diezgan tā sarežģīti uzrakstīts, atļaušos nolasīt, ir izpētīt un atkārtot dažādas drošības iniciatīvas, kā arī izstrādāt jaunas idejas un metodoloģijas, lai tās nodot, izplatītu un ieviestu dažādās pilsētās. Tad tā doma ir tāda, tādiem īsiem vienkāršiem vārdiem, domāt idejas, iniciatīvas, kā mēs varam uzlabot pilsētu drošību. Un par cik, mēs jau arī, droši vien policija, valsts policija zina, mēs zinām, arī probācijas dienas zina, ka pilsētās ir ļoti dažādas tās problēmas. Tās nav tikai tur par uzvadību vai nedrošām vietām, tās ir arī par cilvēku grupām. Un tad mēs ar Kasparu Vārpiņu, viņš gan šobrīd nevarēja ierasties, zinām iemeslu dēļ, mēs strādājam pie tās... Kopā ar galvenajiem projektu partneriem strādājam pie tā, lai saprastu, kas tad mums Liepājā ir tā galvenā problēma, ar ko tad mēs gribētu strādāt šajā projektā. Un tad mēs likām dažādas idejas, domājām, analizējām, un mēs sapratām, ka mēs varētu tomēr pievērsties ar šo projektu kaut kādām jauniešu problēmām, kas saistās ar jauniešiem. Un tāpēc arī, es esmu uzlikusi par to tematu, uz ko koncentrējamies, tā ir jauniešu drošība Liepājā. Tad mēs domājam, kāpēc tie ir tie jaunieši, par ko mums vajadzētu šodien domāt vairāk. Tas ir tāpēc, ka tie jaunieši ir tā sabiedrības daļa, ar kuru mēs varam strādāt, kurus mēs vēl varam mainīt, kuriem mēs vēl varam palīdzēt, kurus mēs varam mācīt. Tad, lai tā nākotne mums ir drošāka un arī viņiem pašiem tāda veiksmīgāka, varētu teikt tā, pozitīvāka, labāka. Un tad mēs pieņēmām lēmumu, ka šis tad būs mūsu temats jauniešu drošība Liepājā. Un tad atkal sākām no jauna. Skatāmies, kas ir temati, kas saistās ar jauniešu drošību. Un tad mēs šo te projektu sadalījām, šīs te iniciatīvas, kā mēs strādāsim jauniešiem divās daļās. Viena no daļām ir šī, kas ir komunikācijas kampaņa par jauniešu drošību. Tur mēs izvēlējāmies tēmu naudas mūļi, par ko tad Andris vairāk stāstīs un par visiem rezultātiem. Un tā otrā daļa ir par... Otro daļu mēs uzticējām organizācijai House of Hope. Viņi strādā ar datu vākšanu konkrēti no jauniešiem. Viņi veic dažādas anketēšanas, fokusa grupas. Viņi tur strādā ar tiem jauniešiem. Tās ir arī riska grupa jaunieši, kas varbūt vairāk ir kaut kādā veidā saskarās ar dažādām grūtībām, problēmām. Viņi mums vāc dažādus datus, ko mēs tad pēc tam kopā ar kampaņu un kopā ar to otro daļu liksim kopā. Un tad mēs taisīsim atkal jaunu analīzi, skatīsimies, kas mums tur ir sanācis un ko mēs varam no tā visa secināt. Tā kā darba vēl ir, bet projekts ir finiša taisnē. Šī ir, varētu teikt, interesantākā daļa no visa tā projekta. Tāpēc skatīsimies, kā mums tur veiksies. Un es domāju, tie rezultāti jau arī tad runās paši par sevi un noteikti būs labs pamats citiem projektiem, ko rakstīt vai kļūt par partneriem, jo datu bāzi, kas būs iegūta un ko mēs arī iegūstam tagad no visiem šiem te eksperimentiem, būs mūsuprāt ļoti vērtīgi un viņi varēs izmantot tālākā nākotnē. Paldies, Elva. Ko tieši mēs darījām? Tātad Elva jau ļoti skaisti pastāstīja, tur publicitātes kampaņu un vispārējais. Mēs tieši runājot kontekstā par naudas muļiem, mēs apsēdāmies arī ar jauniešiem, mēs mēģinām saprast, kas ir tas, kas varētu uzrunāt. Un, kā jūs minēju,
mēs sapratām, uztaisīt vienkārši plakātiņu, posterītu vai video kaut kur, tas īsti nestrādās, kāds jaunietis paskatīs. Mums īstenībā šobrīd ir, piemēram, sabiedriskajā transportā reklāmiņas par šo, un viens jaunietis, kurš pats bijis ir mūļu situācijā, viņš, es neteikšu kādos vārdos, bet viņš konkrēti pateica, ko viņš domā par to plakātu. Viņš pateica, viņš tur tāds parādās, man pilnīgi vienalga īstenībā, ka tas plakātiņš ir vai nav. Un tad mēs domājam, kas ir tas, kādā formātā mēs varētu aizsniegt tos potenciālus jauniešus un kā mēs varam panākt to efektu, lai jaunietis negribētu nonākt tajās situācijās. Daudz analizējam par to, kāpēc tas notiek ar jauniešiem. Tas nav tikai ar jauniešiem, kuri nāk varbūt no trūcīgākām ģimenēm, kur trūks finansējums. Mums pašiem ir organizācijā, mēs ikdienā strādājam dažādu veidu jauniešiem. Mums bijuši vairāk jaunieši, kuri ir atstrādājuši savas sabiedriskā darba stundas tieši par šiem te pārkāpumiem, un tur bija jaunieši, kas nāca no pietiekoši turīgām ģimenēm, bet es pat neteikšu, ka jaunietis ir jaunietis, jebkurš cilvēks ir cilvēks, un bezmaksas nauda vienmēr skan ļoti skaisti un forši, līdz ar to ir viegli uz to piekrist. Un runājot ar jauniešiem, mēs saprotam, ka viens no variantiem, kā to darīt, ir nosacīti iebiedēt un laicīgi iedot jaunietim to pieredzi, kāda ir, kad tu pieliec pirkstu, tu apdedzinies un tu saproti, ka nevar aiztikt. Bet kā to iedot tādā formātā, lai pēc tam jaunietim nepaliek arī sekas, jo vēlāk arī probācijas kolēģis stāstīs par to, kādas šīs sekas, ka tas nav tā, ka es apdedzinājos un pēc nedēļas es atzīstu, tas tomēr ir ilgstošas sekas ilgtermiņā, kas jaunietim var liekt kaut ko darīt, ko gribētu darīt. Un mums ir bijuši arī jaunieši, kuriem pat vairākus gadus vēlāk tas atstāja šīs paliekošās sekas, ka viņi nevar aizbraukt kādos projektos uz konkrētām valstīm, kur viņi gribētu vai iesaistīties programmās, kurās gribētu, kad ir mainījuši savas domas. Tad, ko mēs izdomājām? Mēs izdomājām, ka mēs mēģināsim taisīt viltus krāpšanas platformu. Tātad veidot viltus, tā kā sanāk viltus kvadrātā, kad mēs tā kā mēģinam no otras puses piet un paši būt nedaudz krāpnieku lomā. Ar domu tādu, ka mēs uzveidojām savu digitālu platformu, viltus mājaslapu, kurā tad mēs caur dažādiem kanāliem mēģinām aizsniegt šos jauniešus, pierunāt, kad viņiem tagad ir jānāk pie mums, ka mēs viņiem ir iespēja dabūt ātro naudu vēl kaut ko, un viņiem jāsāk it kā tur ir ievadīt savus kartes datus un tam līdzīgi. Es reiz parādu arī kāds tehniski izskaties. Video pēc tam. Tas izskaties tā, kad mēs mums bija cilvēki, mums bija gan sapirkt zelta zivtiņas numuri, gan mums bija fake Facebook profili, Telegram chatu un tam līdzīgi, kur mēs mēģinājām aizsniegt šos jauniešus. Ar domu tādu, ka šajā saprogrammētajā platformā, tajā brīdī, ka jaunietis uzspiež, lai vadītu iekšā datus, visi tie logi pārvēršas par tādu kā informatīvo logu, kur parādās šī te informācija ar pašvaldības policijas logo, ka tu esi iekrits, un ja šāda situācija būtu, tad tu būtu. Un tajā brīdī parādās visa informācija, kas nepieciešama. Un mēs tā cerējam, ja tas jaunieks tagad tur uzspiedīs, tad viņš redzēs, viņš sabīsies, viņš izlasīs vismaz kaut daļu tās informācijas, kaut kripatiņu, varbūt vairāk gribēs paskatīties un būs dusmīgs, ka viņš ir apmuļķots šādi. Un tā mēs tos jauniešus aizsniegsim. 103 jaunieši, kurus mēs tieši aizsniedzām, nedaudz video arī ieskats par to, kā tas notika. Šeit iefilmēts process, kā mēs to tehniski darījām aizkulisēs. Jā, tad tas ir tas, kā izskaties šī lapa, ka tātad jaunietis ieiet šajā lapā, viņam ir jāuzspiež ievadīt savu vecumu, tur banku un tā tālāk. Mēs centāmies uztaisīt realistiski tā, kā tev būtu jāvada tie dati iekšā, un tad katrs šis slodziņš, kur tu vadītu ciparu iekšā, tev izvēršās, kā parādās uzreiz šie te informatīvie logi par to, kas un kā notiks. Un mēs taisījām to ideju, un viss likās tik brīnišķīgi, tik forši, tik laba ideja, vienkārši lieliski, mēs tur aizsniegsim, mēs tur 100 jauniešu pārmācīsim, viņi vairs nekad negribēs kaut ko tādu darīt. Kā es teicu, 103 jaunieši, ko mēs aizsniedzām. Bet kāda bija tā skarbā realitāte, ko mēs saskārāmies? Tātad, pirmkārt, neviens neuzķērās, reāli rezultātu neguvām, neviens neko neuzklikšķināja, mēs izsūtījām, mēs daudz jauniešu aizsniedzām, tā kā sūtījām, stāstījām, visu darījām. Var teikt, neviens neuzklikšķināja, nevienam vispār tas neinteresēja.
vispār nekāds rezultāts. Un mēs sākām jau domāt, ka tur viss ir slikti, nav vispār nekāda jēga, vienkārši pazaudēts laiks. Jo mums likās tik forši, mēs tā esam salikuši, tik piņķerīgi, tik tā. Mēs tiešām daudz galvu lozījām, kā jāizskatās tā lapai, kā jāuzklikšķina, kā jāveido. Un vēlāk mums bija paralēli piesaistīts eksperts. Tad eksperts ir jaunietis, kurš pats ir bijis šādā situācijā, kurš ir ticis ārā no šīs situācijas par laimi. Mums ir viņa pieredzes stāsts arī ierakstīts. Un šis jaunietis mums palīdzēja ietikt iekšā šajos sarakstēs, tikt iekšā šajā reālajā vidē, kur kas kā ir. Un tas, ko mēs sapratām, ka mūsu piedāvājums vienkārši ir pārāk slikts. Mūsu piedāvājums šiem te jauniešiem, kuri gribētu nopelnīt, ir pārāk garlaicīgs, pārāk nepievilcīgs, jo ko es sapratu pats, ka es vienkārši neesmu tik gudrs kā šie krāpnieki. Man nav tik augsts intelekts, lai es izdomātu tik sarežģītu šo te pieeju, kā tas ir jādara par visu uzticības iegūšanu. Mums pārāk maz laiks bija. Tur ir tiešām ļoti ilgstoši jāiegūst uzticību, lai tu vispār tiktu tajā Telegram čatā un būtu tur un varētu kaut ko darīt. Un mums būs tūlīt ekrāna šāviņi no visiem šiem čatiem, kur jūs redzēsiet. Un kolēģi saka, jā, bet vai tad policija nezina? Un es saku, policija pārāk sasteidz, viņi tā ļoti ātri grib tikt iekšā, un tāpēc dažkārt tas nenostrādā, un kaut ko zina, un kaut ko nezina, un tur tiešām tā saslēpjas pa slāņiem, ka nevar visam tikt klāt. Viens piedāvājums, kas vienkārši ir pieejams, tātad šis ir īsts ekrāna šāviņš no čata, tātad ko var darīt, kā tas notiek, kāds ir piedāvājums, un pastoties jau uz šo vienu, mēs saprotam, ka mūsu piedāvājums ir vispār nekas. Tur kaut kādu linku aizēja, kaut ko uzspied. Šeit ļoti konkrēti. Tev ienāks nauda, tev jālada konkrēta aplikācija, tev jāuztaisa profils, tev ir jāsūta screenshoti, tev ir jānopērk kriptovalūtas, tev ir jāieslēdz live lokācija, jātur kādu laiku ieslēgt, lai redzētu, ka tu tiešām neej kaut kur nevajadzētu iet nosūdzēt. Numurs telefonu jāatsūta, konta pārskats pa vienu dienu, kā arī pats konta numurs. Ļoti daudz viņiem situācijas, kur kaut kādi jaunieši to naudu paņem un pazūd. Līdz ar to tiem krāpniekiem nav baigi. Tas pats jaunieks, kas mums stāstīja, viņš tomēr šādā veidā bija izšmauts cauri, nododot šos cilvēkus, kas viņam bija naudu uzticējuši. Un līdz ar to tur ir ļoti grūti uzbūvēt uzticību, lai tiktu līdz tam finansējumam. Šeit vēl pāris ekrānšāņi, tad nedaudz miglaināk, jo tos mēs fotografējam. Tad tur arī pat noskriņšotot nav nemaz tik vienkārši tajās aplikācijās. Tad mēs fotografējam ar citu telefonu kameru no ekrāna. Tad šeit vēl citi piedāvājumi ir, piemēram, vienkārši, kur var nopelnīt naudu, tātad no jebkuras vietas un jebkura vecuma var, tad var strādāt kaut kur, vajag šoferi, lai pārvestu dažādus cilvēkus pār robežai, kurus nevajadzētu pārvest pa naudu. Tādu piedāvājumu arī, ka ja kādam ir mašīnas un tiesības, tad droši mēs varam iedot kontaktus. Labi, nevarat policijas dabūšu pats tulīt kaut ko. Kazino metodas, pārdot dokumentus, pārdot profilus, pārdot visādas pieejas un opcijas, tātad meklē. Tas piedāvājums šeit, jūs redzat, ir ļoti plašs, un tas ir tikai vienā čatā. Tas ir tikai viens. Mēs mēģinām uzķert. Un tad, kad mēs dažos šajos čatos mēģinām savu piedāvājumu ielikt, tad ļoti ātri šos pro kontus, kas mēs bijām tikuši iekšā, izmet ārā, un tur viss izdzēšās, un tu vairs neko neredz. Līdz ar to tā iespēja ietikt iekšā, un vēl viens, ko mēs saradām, kad tā smagā daļa, kas jauniešiem, kāpēc viņi iekrīt tajā vēl pēc tam ilgtermiņā ilgāk, ir šī šantāžas sadaļa, kad tajā tumsā, kad tā tumšā sadaļa, kur tu esi, un tev šķiet, ka tūlīt tev izstāstīs policijai vai vēl kādam, un tad būs šīs problēmas, tas ir vēl viens tāds lielais biets. Nevis tikai tā viena situācija, bet tas, ka tu paliec, un tu nevari nevienam izstāstīt, tāpēc, ka šķiet, ka tas ir viss slikti, un tu reāli esi ieberzies problēmās. Un šeit pāris vienkārši ekrānšāņi, kas notiek ar tiem, kas neaiziet ar to naudu, kur jāaiziet, ja viņi neizdara to, kas ir jāizdara, viņus meklē un pat piedāvā naudu par to, kad viņus atradīs kāds. Tad šeit ir konkrēts jaunietis, kurš ir meklēšanā, tāpēc, ka viņš ir paņēmis naudu notinies, un tad, man liekas, šeit viņu vēl joprojām meklē, un te vēl vienu čalīti meklē, kurš arī ir Jelgavā pazudis ar naudu. Tā kā, jā, te vēl tiesībā meklē kā cilvēku. Jā, tas ir tas vienkārši, ko mēs tad saskārāmies un sapratām, ka tas ir daudz sarežģītāk. Tad tā sistēma ir jābūvē ilgstoši, ir jāveido kontaktu tīkls, ir jārok dziļāk, un tas ir tiešām ļoti īsā laikā, ko mēs izdarījām. Tas nav pat tas nav mēneši, mēs sākām to darīt maijā 2. pusē, kas nozīmē, ka pat knapi pusmēnesis nedaudz vairāk ir pagājis. Tas, ko mēs saprotam, kad ir vajadzīgs daudz ilgstošāks laiks, un mums joprojām ir laiks, ko mēs varam darīt. Mūsu mērķis šobrīd, ko mēs redzam, ka mēs ar visu šo varētu izdarīt, ir tas, ka mēs varētu pamaisīt gaisu un radīt aizvien vairāk situācijas, lai šie te krāpnieki nevarētu uzticēties vairs nevienam,
jo viņi nevarēs zināt, kas ir pretī, vai tur ir tiešām jaunieks, vai tur pretī kāds, kurš tevi nodos un tā tālāk, jo tajā brīdī tad varbūt mēs cerētu, ka nedaudz viņi piebramzētu to brīdi, un tad mēs varētu vismaz nedaudz uzelpot. Es nesaku, ka tas ir pareizais risinājums, jo, kā jūs redzat, tas ir tik sarežģīti, ka mēs paši vēl projām domājam, kā to varētu darīt. Bet es esmu priecīgs par to, ka mums ir šis projekts, mums ir šī iespēja satikties, kas nozīmē, ka mēs varam pasēdēt pēc tam un padomāt nedaudz jau dziļāk par to, kāds varētu būt šie risinājumi, tāpēc, ka problēma ir diezgan liela, un mēs arī runājam ar citām institūcijām, kad arī gan no valsts, gan no pašvaldības policijas atzīst kolēģi, ka tas ir pietiekoši nopietni un ka to būtu kaut kādā veidā jārisina, jo jā, tas skar, un šī ir tikai jauniešu sātad, mēs zinām, vēl ir atsevišķi vispārējais. Man šodien pats zvanīja krāpnieks krieviski no lietuviešu numuru, prasīja kaut ko. Es, protams, atbildu angliski, un tad viņi ātri pazūd, bet jā, viņi visu laiku tā kā nekur nepazūd. Ļoti intensīvs tirgus. Sāksim ar to, kad bija vasaras sākums, biju izmisīgos naudas meklējumus. Vairāki draugi ieteica, kad ir dažādi veidi, kā viegli nopelnīt. Un viens no draugiem iedeva man tā kā kontaktus. Es uzrakstīju tam kontaktam, ko man iedeva. Un tad, principā, man atbildēja ar to, ka piedāvāja darbu, kas ir ar mazu slodzi, principā, ar darbu grafiku. No rīta līdz vakaram, protams, ka man sākumā paprasīja dokumentus, adresi, bankas kontus, visus izrakstus, visu personīgo informāciju. Protams, es to visu sniedzu, jo es vēlējos nopelnīt. Es iesniedzu visu. Man iedeva tā kā vēl viena telegrama kontaktus, es uzrakstīju viņam. Viņš man pastāstīja, kas kā notiek, no cikiem strādājam un cikiem strādājam, kas ir jādara un kur jādara. Principā viņš man pastāstīja to, ka darba grafiks ir no 9 līdz 6. Man vienkārši ir jāsēž vienā punktā un jāgaida ziņa. Un es to arī darīju. Un tad man jau nākamā dienā, agri no rīta, uzrakstīja to, ka vajag braukt strādāt. Man iedeva adresi, man pateica manu uzdevumu, ka man ir jāaizbrauc, jāpaņem nauda un jāaizved viņiem prom. Es aizbraucu paņemt naudu, man iedeva adresi, protams, arī visus kodus, visu. Tas bija 5 stāvā ēkas mājas, 5. stāvā. Es uzgāju pieklāvē, tur bija veca dāma. Viņa man sniedza maisiņu, kurā es nezināju, kas ir iekšā. Un es aizsūtīju, protams, atskaites. Es atskaitījos, kad esmu paņēmis to pasūtījumu. Es izgāju ārā, man Džeks pateica, lai es aizēju kaut kur tālāk un apsauc, kas tur ir iekšā. Es aizgāju kaut kur tur mežā, paslēpos, apsījos, kas tur bija iekšā. Iekšā tur bija dažādas preces, kas izskatījās vairāk, kad uz slimnīcu dotos, jo tur bija dvieļi, ziepes, zopastā, zobirstes. Visais, ka kādam pacientam varētu būt. Un tad tur viņš man teica, lai es smuku attinu dvieli vaļā. Es attinu dvieli, un tur bija, kārtīga summa skaidrā naudā. 500,000 eiro. Es Džekam aizsūtīju to, kad esmu atradis naudu. Viņš man palūdza, lai es viņu pārskaitu. Es viņu pārskaitīju, viņš man pateica, cik es varu sev paturēt par darbu. Un tad viņš man teica, lai es gaidu to, ka man nedēļas beigās katru nedēļu ir tā nauda jāved tā kā viņam. Es aizbraucu mājās, es jau tur sāku, protams, to naudu tērēt, jo es reiķinājos, kas ir mans. Es viņam teicu to, ka es sākšu tērēt, viņš piekrita. Es iztērēju visu savu summu, un tad es tā kā vēlējos vēl. Es viņam pateicu, ka es paņemšu vēl un tērēšu. Viņš pateica, ok. Nākamā dienā es viņam jautāju, vai ir vēl darbi, jo es, protams, vēlējos vēl nopelnīt. Viņš teica, ka pagaidām nekā nav. Pagāja ap kaut kādām 4-5 stundām. Man sāka rakstīt, ka man ir jābrauc uz Daugavpili, ka jāved naudu. Es domāju, ok, labi, ir bez problēmām. Es aizbraucu uz staciju. Es skatījos to, ka neiet neviens autobus. Es rakstīju viņam to, ka neiet neviens autobus, kad es nekādīgi nevaru tikt. Džeks man sāka draudēt, teica, ka kāds ir iespējams, ka neviens autobus nebrauc, lai es meklējot mašīnu un dabūnu to naudu pie viņiem, vai arī man būs problēmas. Es viņam teicu, ka nezinu, kā tikt, es teicu, lai gaidu rītdienu, nākamo dienu. Un tad apklusu visus kaut kādām stundām, pusotru, un tad man sāka rakstīt kaut kāds jauns Telegram profils. Un tas vairs man nerakstīja draudzīgi, bet uzreiz ar draudiem sāka draudēt to, ka man ir nodos manus draugus, jo mani draugi arī šie bija iesaistījušies. Bet viņi nepaspēja to naudu paņemt, viņi vienkārši bija ar manīm. Un tad viņš man sāka draudēt. Es viņam teicu, ka es viņu nodošu, aizvedīšu naudu. Un tad es ātri skrēju līdz cilvēkam, no kuras to naudu paņēmu. Es uzgāju atkal pie viņas augšā, es pieklāvējos, viņa attaisīja durvis, bet viņa netaisīja tā kā iepriekš kā draudzīgi, bet viņa attaisīja uz pusīt vaļā un pasījās ieraudzīja mani. Un līdz galam durvis nevar vaļā, jo es redzēju, ka viņa runā par telefonu. Telefonā es dzirdēju tā Džeka balsi, viņš teica to, ka esmu krāpnieks, lai nevar man durvis vaļā. Es tajā momentā ļoti nobijos. Es tam Džekam rakstīju, kas par prikoliem. Viņš man vairs neatbildēja, protams. Viņš jau sāk lēnām dzēst čatiņus ārā, bet es biju gudrs, jo es paspēju visu tā kā noskrinšotot, visu saglabāt, visu no sākuma līdz beigām. Un tad, principā, ko es izdarīju, es aizskrēju ātri uz policiju. Policijai es iesniedzu atdevu to pārplikušo naudu. Sniedzu visus nepieciešamos pierādījumus un, principā, nauda tika atgriezta atpakaļ tam, kam viņa piederēja. Principā, kad es aizgāju uz policiju, policija nesaprata, kāpēc esmu tā uztraucies. Es viņiem sāku skaidrot situāciju to, ka mani cenšas iegāzt. Viņi sākumā, man, protams, neticēja. Mani apcietināja sākumā, negribēja nekur laist vaļā.
Tad atnāca 2 prokurori, pārbaudīja situāciju, visu pārjautāju. Es viņiem, protams, īsi un skaidri visu paskaidroju, un tad man uzaicināja uz pārunām. Pārunās es, protams, sniedzu visu nepieciešamo informāciju, kas un kā, no kurienes, kāpēc. Es atgriezu to naudu. Viņi man ieteica vairs nekontaktēties un uzmanīties, jo, protams, tie džeki ar to spēlēsies. Kad tu esi sniedzis savus dokumentus, visu savu informāciju par sevi un par draugiem, kuri vēlēs ar tevi strādāt, un viņi to var izmantot par tevi. Apkārt vēl dažādus cilvēkus, un tajā pašā momentā izmantot tavus datus, un beigās tu būsi pats vainīgs par sevi. Policija to naudu, protams, arī atgriez atpakaļ. Problēmas man beigās pa brīnumu nebija. Man paveicās, tāpēc, jo es spēju noreaģēt laicīgi un visu izdarīt kā korektīvi vajadzēja. Principā, protams, var ieteikt to, ka visa nauda, kas tiek viegli pelnītā, gan jau, kad nāk no nelegāliem galiem, un nekad nav nauda, kas nāk par velti. Tas ir vienmēr kaut kas nelegāls, un vienmēr beigās būs kaut kādas sekas, par kurām tev būs jāatbild tev pašam. Ko es varu ieteikt, ja tev atnāk tāds piedāvājums, es iesaku pirmkārt vispārībā nelādēt tādu lietotni kā Telegrams. Otrs ir tas, ja tev reiz kādu postu, kādu storiju par to, ka kāds piedāvā viegli nopelnīt, es iesaku vienkārši bloķēt un ignorēt. Savādāk sāks tev, ja tu, protams, noriskies un uzrakstīs, protams, sniegs savus dokumentus, tevi vienkārši visdrīzāk pēc tam ar to šantažēs, varbūt pirmā reizē tev samaksās, tur būs viss kārtībā, tu dabūsi to naudu, bet otrā reizē, protams, tev neviens neko nemaksās un tev sāks šantažēt, jo tu būsi paņēmis to naudu, tu viņu būsi aizskaitījis un sanāk pēc idejas tu esi vainīgs. Un tu vairs nevari pateikt, nē, tu vairs negribi, nē, tu vairs nevari, un pierādīt savu nevainību tu arī vairs nevarēsi. Par visu tev būs jāatbild par pilnu programmu. Tad mums ir jaunietis ierakstījis savu pieredzi stāstu, kā viņš ir izgājis cauri šai situācijai. Tas video būs arī pēc tam publiski pieejams, lai var jebkur izmantot un parādīt to reālo ainu. Jo pats jaunietis arī atzīst, ka īstenībā līdz tam brīdim, kamēr viņš nezināja, ka tu vari iet un godīgi atzīt, jo tas stāsts, kas jaunieti izglābi, tas, ka pat tajā brīdī, kad viņš bija, ja nokļūst situācija, viņš aizgāja uz policiju un atzinās. Un izstāstīja un nodeva kontaktus. Un, man liekas, tas ir būtiskākais, ko mēs jauniešiem varam info nodot, kad nevajag jebkurā brīdī baidīties iet un izstāstīt, tāpēc, ka tas ir labāk nekā gaidīt. Mums ir bijuši stāsti, kur jaunieši, kas 6-7 gadus vēlāk tiek atklātas lietas, un viņi tāpat saņem šo sodu, viņi nāk pie mums atstrādāt savas sabiedriskā darba stundas, un tas noteikti ir daudz sliktāk nekā atnākt, izstāstīt, pāriet tam kaunam pāri. Un tā ir tā sarežģītais stāsts, ko es arī pats personīgi strādājot ar jauniešiem individuālā mentoringā, kad bija stāsts ne tikai par šo, bet vispār, kad ir varbūt aizsūtītas kādam nepareizās bildes un tevi šantažē, ka pastāstīs vecākiem un tā tālāk, kad vienīgais, kad glāb šo situāciju, kad tu atklāti ar to, ko tev šantažē, vai tu sūtīs policijai, vai vecākam vēl kādam, tu aizej, izrunā, izstāsti, un tad kliedējot to tumšo zonu. Man liekas, tas ir viens no risinājumiem, kā to var izdarīt, jo vairāk mēs kliedējam to tumšo zonu, jo šiem te krāpniekiem ir mazāk vietas, kur slēpties tumsā, un tad mēs varam jau vairāk nedaudz izplasties un tikt ar viņiem varbūt galā mēģināt. Tad, jā, tas bija mūsu vienkārši eksperiments, mēģināt saprast, cik vienkārši būtu tikt iekšā un mēģināt risināt šos te risinājumus no otra gala, un sapratām, ka tas ir pietiekoši sarežģīti, līdz ar to tur vajag papildīt spēkus, vairāk cilvēkus, vairāk idejas un redzējumus un ilgāku arī laiku, lai to visu izdarītu.